Nezinu, kāds eņģelis varbūt parādīsies šajā zemes virsū. Es teicu, tāds mans vīriešu ideāls, man liekas, vēl nav radīts vienkārši. Vēl nav piedzimis. Kāds tavs vīriešu ideāls? Tāds kā tu? Jo katrs, es domāju, meklē. Nu, kaut ko līdzīgu sev. Līdzīgu. Es arī kaut ko līdzīgu sev meklēju. Nē, jā, bet ja mēs būsim līdzīgi, arī būs grūti. Es parasti jau saka tie pretpoli pievilks. Nē, kaut kādi mākslinieki, es domāju, man nē, viennozīmīgi nē. Visas sievietes ir ar lielo es, tāpēc, kad es personīgi uzskatu, ka sievietes ir stiprāks dzimums nekā vīrieši. Vīrieši varētu būt ar mazo V. Cik mazo? Nu šitā, nē, pagaidi. Nu, ja raksta uz papīru, nu maziņi. Es sevi laikam kaut kā, es sevi ļoti mīlu kā pats sevi. Piemēram, es nezinu, aizēju kaut kādu randiņu, satiekos ar puisi. It kā liekas pirmais iespējas, nu viss baigi forši, it kā vakar arī pavadām forši visi. Bet ja nav tas, tad es ar viņu nesatikšos vairāk. Nu, man ir tāda jēga un laiku tērēt. Man citi saka, nu, bet kāpēc tu nevari vienkārši jauku laiku pavadīt? Kā man tas vajadzīgs? Dzīve paiet, roza lietu slīs. Nu tā jau gadās, roza lietu slīs. Tur ir par attiecībām, jā, ka arī man attiecības ir bijušas un tur tie vārdi, nu jau pagājis vēl viens gads. Tieši tā būs, tā padomāju arī tieši kā gads būs, kā manas lielās attiecības arī būs beigušās. Tā, ka būs ko ielikt tā dziesmā iekšā, nebūs tā pa tukšo. Roza lietus šodien līst, mana pasaulē atmiņās līst. Manas domas ap tevi vien klīst, rozā lietus starp mums abiem līst. Bija attiecības 3 gadus, bija jaukas attiecības, bet nu, tagad es esmu šeit un tā ir laikam pareizāk.